Jā, man liekas, ka vispār tiem latviešu ēdieniem ir tā, ka tīpaši, ja kaut kāds grūtāks periods, tad tā ir tā lieta, ko, tas tavs komforta ēdiens, gribās kaut ko tādu, kas tev atgādina mājas drošību, un tad es atceros, piemēram, tā, ka sākās abi Ukrainas gadījumi, man bija, man liekas, karbonāžu maratonu vienā laidā, vai arī, šausmīgi gribās kaut kādus tur krāsnī ceptus kartupeļus ar biespienu un kaut kādu marinējumu. Protams, ka marinējums nevar dabūt te tādus, kā vajag. Un tad, ja nav pati uztaisījusi, tad kimči tā vietā. Un tev vajadzēja to komforta ēdienu tieši, kad Ukrainai tur, vienkārši psiholoģiski komforts. Jā. Jo, tas ir tāds drausmīgs, par cik man visi ģimene ir Latvijā, un tomēr, mēs zinām mūsu reģionu vēsturi, protams, ka tas ir tāds baigais trieciens, un nezinu, kas nāks, un tad man liekas, ka tieši tādos brīžos prasās to nezinu, neprasās man pasta karbonāru, man prasās kartupeli ar karbonādu. Es ar ģimeni vienmēr smējos, ka man ir 2 virziena ekspress virzienā no Itālijas uz Latviju, man ir vienmēr pecorino, parmigiano sieri un guanciale, šķiņķītes un visas tās lietas, ko Latvijā var dabūt, bet viņas ļoti bieži ir ļoti dārgas un tā kvalitāte, tā nepārāk. Un aizbrauc ar sieru tai virzienā, un tad atpakaļ braucot man ir kartupeļi. Un mammas gurķi un Valmieras skābais krējums un biespiens obligāti. Bet kartupeļi? Kartupeļi. Tiešām? Jā, tāpēc, ka arī kartupeļi kaut kādu, es nezinu, vismaz lielveikalos nopērkumiem un kaut kā tā garša, nav tas. Viņi nav tik miltaini, un es arī dabūju tādas, kas ir, man liekas, pēdējo reizi, kad es vedu, man bija kaut kur, kas ir netālu no smiltenes audzēt, man liekas, vai priekuļos, kaut kāda tanta, kas bija tirgojusi vienu brīdi smiltenē, un tad laikam arī vēl pie Valmieras kaut kur dabūju caur galiem tādu maišalīti, un tad mājās. Tas vienmēr smējos, ja tur, nezinu, man koferis iet cauri drošībai, ko tie cilvēki domā, šitas īsti riktīgs galvā nav. Jā, jo kartupeļi liktos, ka tas ir kaut kas ir līdzīgs visur, bet varbūt tiešām. Jā. Nē, man tā liekas, ka mums, par cik mums te tos kartupeļus, topiši Latvijā, par cik kartupeļi, man liekas, tāds mums tik ļoti pamata ēdiens, ka mums droši vien, ka kaut kādas šķirnes tādas, kas nav te, un visticamāk man ir kaut kāda ļoti specifiska atmiņa par to, ko es ēdu. Un kā tas garšoja, un arī, tā kā ir mums tāds baigais nodalījums jaunie vecie, tur, piemēram, tu aizēji uz tirgu, un tu tur redzi, tur visas tās šķirnes, tur Vineta, Laura, tur viss pārējās. Jā, viena šķīsts, otri labi salāti. Un te nav.